Ir pienācis pavasaris, un gaisa temperatūra šobrīd ir patīkami silta, lai nodotos ārā aktivitātēm. Kā zināms, Jāņa Daliņa stadions ir viena no pilsētā iecienītākajām vietām, kur pavadīt savu brīvo laiku. Šeit valmierieši ikdienā dodas sportot, vērot dažādus sporta pasākumus, kā arī vienkārši pavadīt laiku sakoptā teritorijā. Šo pavasaru šeit notiek vēl daži teritorijas uzlabojumi, kurus devāmies aplūkot klātienē. Vidzemes olimpiskais centrs pavasar ir iesācis ar vēl vienu labu darbu. Māja beigās šeit tiks pabeigts bērnu rotaļlaukums. Tādējādi Jāņa Daliņa stadions turpina ideju šo vietu padarīt pievilcīgu ne tikai sportistiem, bet arī ģimenēm ar bērniem, kur pavadīt savu brīvo laiku sportiskā gaisotnē un pie dabas. Jāņa Daliņa stadions pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem ir vieta, kur sakoptā teritorijā var nodarboties ar dažādām sporta aktivitātēm. Vieglatlētiku, tenisu, basketbolu, florbolu, vingrošanu un citām nodarbībām. Tāpat ikdienā šeit notiek dažāda līmeņa sacensības gan profesionāļiem, gan arī amatieriem. Bet no šīs vasaras teritorija būs vēl vairāk piemērota ģimenēm ar bērniem. Jaunais rotaļlaukums būs lieliska vieta, kur vest savus bērnus izklaidēties un sportot. Šobrīd rotaļlaukums vēl ir būvdarbu procesā, tomēr darbi raiti rit uz priekšu un jau māja beigās objektu varēs nodot lietošanā. Rotaļlaukumam būs paredzēts arī īpašs atklāšanas pasākums, kas notiks māja beigās. Vidzemes olimpiskais centrs laipni aicina ģimenes un bērnus vasarā savu brīvo laiku kvalitatīvi pavadīt Jāņa Daliņa stadiona teritorijā. Uz tikšanos!